Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Vēstījums īsi par galveno. Tā vien gribas pakavēties pie Pāvila vēstules kolosiešiem 2. un 3. nodaļas, jo tie vārdi ir stipri, tie vārdi ir spēcīgi, tie vārdi ir dzīvi, un tie palīdz mums noturēt mūsu ticību vajadzīgajā līmenī. Un tā nu Pāvila vēstule kolosiešiem. 3. nodaļa. Sākšu ar 2. pantu. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Mēdz teikt, ka Bībelē nav pretrunu, un tā ir patiesība, bet Bībelē ir ļoti daudz kontrastu. Kā piemēram šis, tu esi miris, bet tava dzīve apslēpta Dievā. Tās ir kaut kādas divas pretējas lietas. Taču mums ir jāatceras, ka iepriekš viņš teica, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos, bet ar Kristu mēs esam svēti, šķīsti, taisni, sakņojamies viņā, augam viņā, stipri kļūstam ticībā. Bet bez ticības, kā mēs zinām, Dievam patikt nevar. Taču šodien manu skatienu aizvien vairāk un vairāk saista vārds domas. Viņš saka, savas domas vērsiet uz augšu un ne uz zemes lietām. Kas tur sarežģīts? Domā par Jēzu, skaties uz Jēzu un tā tālāk un tā joprojām. Taču es domāju, ka ik viens no mums zina, ka ikdienas dzīvē turēt skatienu tikai un vienīgi uz to, ko saka Dievs, nav nemaz tik vienkārši. Interesanti, ka par domām mēs daudz varam lasīt arī vecajā derībā. Salamana pamācībās jau kuro reizi neesmu atradusi, kurā vietā tas ir, vai 22. nodaļā 17. pants vai 17. 22. netērēšu tam savu laiku. Bet Bībelē citos tulkojumos, man zināmais ir krievu, es zinu, ka arī angļu tekstā caur tulkotāju izmet šo pantu, ir teikts, kādas ir domas cilvēkā, tāds viņš pats. Interesanti. Cik daudz uzmanības. Jau vien brīdi man likās, ka Dievs vispār Bībelē ne par ko citu nerunā, kā par mūsu valodu, par vārdiem, ko mēs runājam. Taču tagad es pamanu, ka viņš ļoti daudz uzmanības liek pievērst tieši tam, ko mēs domājam. Kādas ir mūsu domas. Un, piemēram, Jesejas grāmatā 55. nodaļā es uzdūros uz vārdu salikumu savas domas. Un jūs pat iedomāties nevarat kādā teikumā. Es nolasīšu šo pantu. Tas ir 7. pants 55. nodaļā. Visa nodaļa patiesībā ir uzmanības vērta, un ja Dievs dos, mēs to arī izdarīsim. Mēs iziesim cauri šai nodaļai, un es padalīšos tajā, ko es tur redzu. Atkārtoju, man nav teoloģiskā patiesība, man nav teoloģiska taisnība. Manā viedoklī var tikai ieklausīties, bet ņemt to par vienīgo karogu un iet uz priekšu nebūs pareizi. Bet tas ir tas, ko es tur redzu. Tās ir manas atklāsmes. Tad, lūk, 7. pantā, es sākšu ar 6, lai nepaliek tā, ka es galīgi izrauju no vidus. 6. pants, Jesejas grāmata, 55. nodaļa. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Citiem vārdiem sakot, Jeseja saka, meklē Dievu, kamēr tu esi dzīvs šeit uz zemes. Cik no mums zina, ka mūsu laiks uz zemes ir domāts tam, lai mēs ieraudzītu Dievu, lai mēs saprastu, cik labs viņš ir, kā viņš mūs mīl, un lai
šeit esot uz zemes, tajos gados, kas mums ir doti neatkarīgi no tā, tie ir 20, 120, 320, cik nu kurš no mums nodzīvos. Es, protams, pārspīlēju, bet tas ir tas laiks, kurā mēs izvēlamies vietu savai nākotnei, savai mūžībai. Un šīs zemes dzīves laikā mums ir jāizdara šī izvēle. Vai nu ar Dievu debesīs, vai nu bez Dieva mūžīgās mocībās. Es domāju, ka mūžīgās mocībās negrib dzīvot neviens. Un tomēr mēs redzam, ka liela daļa cilvēku izvēlas visu kaut ko citu, lai būtu prom no Dieva. Domādami, ka gan jau kaut kā izspruks. Es domāju, ka ja šeit uz zemes kataklizmu brīžos mēs kaut kā izsprūkam, tad tas ir tikai tāpēc, ka Dievs žēlo, mīl un sargā un izved. Tur tā vairs nebūs. Nu, lūk, un šī pati esejas 55. nodaļa, neskapēc man viņu visu laiku varās ciet. Un tur 7. pantā teikts tā. Bezdievis, lai atstāja savu ceļu. Nu, ar šo teikumu daļu problēma nav visiem skaidrs. Mēs pārstājam dzīvot tā, kā esam dzīvojuši, un ejam pa to dzīves ceļu, kuru mums ierāda Dievs. Bet nākamais pants liek aizdomāties. Ļaunprātis savas domas. Lai ļaunprātis atstāja savas domas. Un ko šis pants būtībā pasaka? Ka visas mūsu dzīves gaitas patiesībā ir domās, viņas sākas domās, slimības sākas domās, panākumi sākas domās. Viņš saka, atstāj šīs domas, jo tas ir ļaunas. Ļaunprātis, lai atstāj savas domas. Viņš nesaka, lai pārstāj ļaunu darīt, viņš saka, atstāj savas domas. Kas notiek mūsu domās. Un vēstulē kolosiešiem viņš saka, savas domas vērsiet uz augšu, nevis uz zemes lietām. Katra lieta, katra doma, kas neatbalsojas, kas nesaskan, kas nesasaucas ar Dieva teikto, Dieva acīs ir ļauna doma. Mums arī ar domām ir jābūt uzmanīgiem. Bet mani mīļie, tas ir tās ceļš, ko mums māca Dievs. Vēstulē, kad tik nenokļūdīties, man liekas, Filipiešiem tas bija. Jā, vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā, un es jau gan arī esmu par to runājusi, mums ir kolosāla recepte veiksmīgai dzīvei. Priecājieties iekšā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties, jeb atjaunojieties savā priekā. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Par lēnību kolosiešiem 3. nodaļā mēs varam lasīt 8. pantā, bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir kur? Jūsu mutē. Jēzus teica, no sirds pilnības mute runā. Un to ir būtiski atcerēties, kad ļaujam savām domām vaļu. 6. pantā Filipiešiem 4. nodaļā Pāvils saka, nezūdieties nemaz. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad mēs zūdāmies, tad, kad mēs ļaujam šīm domām iet cauri mums un vēl izietām cauri mūsu muti. Cik no jums zina, kā izpūst no mušas ziloni? Runā par to, pieliec tam vēl kaut ko klāt un vēl un vēl un vēl. Un no sīciņas problēmas būs liela problēma. No mazas zūdīšanās. Tu nonāksi līdz tādai pakāpei, ka tu pats kritīsi depresijā no tā, par ko tu domā un ko tu runā. Un tāpēc Pāvils saka, nezūdieties nemaz.
Bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā, neskrien pie kaimiņa stāstīt, ka tev kaut kas slikts atgadījies, un arī pie brāļa vai māsas Kristū patiesībā nevajadzētu skriet. Kāpēc? Tu vari izstāstīt, bet teikt, bet es ticu. Mēs atnācu piemēra pēc. Es atnācu no poliklinikas, man noteica tādu un tādu diagnozi, lūdzu par mani. Tas ir standarts, ko mēs darām. Bet bībeliski pareizi būtu, mīļais, es biju poliklinikā, man noteica diagnozi tādu un tādu, bet es ticu, ka es ar Jēzus brūcēm esmu dziedināts. Vienosies ar mani lūkšanā, pateiksimies Dievam par manu dziedināšanu. Un mums patiesībā visās dzīves sfērās vajadzētu šo principu atcerēties. Nu, lūk, un tad viņš vēl, man laiks jau ir izskrējis, bet Filipiešiem 4. nodaļā ir teikts, jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Domas ir kā ligzda. Mūsu prāts ir kā ligzda, kurā mēs varam ievīt vai nu kaut ko labu, vai kaut ko ļaunu. Ļaunprātis, lai atstāja savas domas. Kā to pielietot dzīvē un praksē? 3 teikumos. Fiksē to domu, kas ir pie tevis atnākusi. Konstatē, vai tā sakrīt ar šo, vai nesakrīt. Tik līdz nesakrīt, saki, stop, sātan, muti ciet, stāv rakstīts. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, ka tavs vārds ir patiesība un ka tu to mums esi devis kā ēnkuru pie kā turēties. Mēs vērsīsim savas domas uz augšu un novērsīsimies no zemes lietām, jo es tev uzticos, Tēvs, un es zinu, ka visas lietas man nāk par labu un ar manu pateicību, caur manu pateicību, tu visu pārvērt svētībā. Tāpēc es tev pateicos par katru situāciju manā dzīvē, vai tā ir labvēlīga vai nelabvēlīga, un nododu to tev, jo tu esi liels un varens Dievs, kas dara brīnumus un zīmes. Lai notiek ar mani pēc tava vārda, to es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.